Ot, mēs nonācām pie teleskopa, bet mēs tur neiesim. Tas ir pa, it kā tur, nezinu, nav pamest viņš. Mēs jau esam klāt, bet mēs esam vieni. Tā kāda mašīna stāv. Ko es tur grūti tikt, ne? Viss tik viegli. Reku tur ir kāpnīt. Pistols. Tā internet. Bļet, tur kaut kas iztebrūk. Stāvien iekšā atdāj. Es atnācu. Kur tu esi? Pašā augšā? Ok. Te Renārs, tu ko paskatīties pats tādā aizgai. Pa pirmo stāvu. Nihuja себе. Nihuja. Eju, bet te viena māja ir nojaukta. Mums jāatrod māja, kur mēs naktī sēdēsim. Tādu tīrāku istabu. Hei, dzirdi to kropli? Viņš atšļēgas dzīvi. Ko tu dzirdi? Atšļēgas. Kādas nav atslēgas? Nē, es tiesām, ko tu atslēgas dzirdēt. Es laikam no tevis vai vēl no kaut kādi. Man nav nekāds atslēgas. Dzirdi? Nav man nekāds atslēgas. Es ar Renātu to satikšos. Nē, tie kaut kādi cilvēki. Bļēt, man nav kāpnes uz jumta te. Ej, pizjuk, tu tur esi? Jā, mašīna aizbrauc. Jā, все хорошо. Kāda mašīna? Viņi tak redzēja, mašīna aizbrauc. Viss kārtībā. Viņi var visu darīt. Viss atkārt. Mašīna aizbrauca? Prijom? Jā, prijum. Tagad es nezinu, kaut kur es ielīdu. Kur tie pizjuki, bļēt, palika? Jāsim. Pīzdēs, te dahuja viss kaut kas sabrucis ir. Es redzu tālāk vēl kaut kādas mājas, maziņas. Tu mani vispār dzirdi? Skaidrs, ne? Bļēt, te kādam slapcis, bļēt, uzdrukāt uz sienas. Nihuja si, bļēt. Ī, tu dirz, bļēt. Šitan fotku būs jāuztais. Nezinu, es nevaru atrast, kā uz jumta tikt. Kur atrodās ies? Renāts kaut pārbījies, to tas jautājums, kas viņam notika. Kas tad bija, bļēt? Viņš pārbījies, kaut kāds kalpaks. Tu, bļēt, mašīnas braukā cilvēks staigājot, ka te, bļēt, es nezinu, bļēt, dzīvotu. Tāpat man pāri ielai normāli var pāriet, ka tev jāskatās, vai tev nenobrauc gauts. Kaut 5 loki, viņi agresīvi ir Renāts nobies kalpaku uzmīt. Kur es biju? Bļē, es te kaut kā tos grūvišos, bļēt, uzsēju. Bļēt, nenopisties. Hujasim. It kā mēs Krievus pamanījām. Nu, un tālāk, ko man tālāk darīt, bļē, Krievus pamanījām. Nu, ķipā Renāts pamanīja Krievus, viņas nobijies, viņam kalpaku uzmetās, vai tas kaut kā uzpapojas. Tad pasaka, tā ir viņa problēma, bļē. Bļē.
Es uz vienu prikolīgu vietu atradu. Renāt! Pimpis jau kaut kur aizskrēja, nevar pagaidīt. Mēs atradām kaut kādu tādu māju. Tur izskatās, ka mašana mēbeles kaut kādas mūs. Izskatās pēc skolas, visam tās mazas skolas. Jā. Izskatās pēc kaut kādu izdzīvotāju mājas, vai te ir ugunskurs. Bļaļ, cipa aizskari. Bet man liekas, ka šitās mājas ir kaut kāds ar ārējiem kāpnēm uz jumta uzrāpties. Kas pa tumsu te ir? Kaut kāds drosjāmais stūris. Bļē, te būs brikalīgi peņols spēlēt. Tas man ļoti atgādina, čipa tādu, es nezinu, kara stāvokli. Es ķeblīti atradu. Ne jau te mēs atradīsim. Mums uz galvenā istaba jānes. Tā ķipa galvenā istaba būs? Nu tad ņem aiznes. Nu, bļēd! Es domāju, tur arī ugunskurs būs jātaisa. Es pa logu izmetu. Nahujām, tas ir taču... Mums arī vienkārši kaut kur vajadzīs, bet es nācu uz kaut. Tu varēsi normāli pagūt. Davai pie ugunskura taisa. To mēs atradām zaim visu izdevu, ne? Renāt, mēs pārvietosim uz citu vietu. Renāt, steigt. Tā nē, man tā istaba labāk patīk, kuras... Nē, steigt pārvāks viņas. Tur vēl sēzamais ir pastaisītais. Nihuja, bet. Te mums steigā patīk. Ugunskurs kaut kur tur. Tā nē, ugunskur ārā taisam, nē. Kāda ārā steigt paši? Es negribu mājā ugunskur taisīt. Vai ugunskurs? Nihuja, tur pagrabs kaut kāds ir. Es esmu brikolīgi. Mēs redzējām šo vietu, ja Daņas ir pīk. Viņi būtu baņas, un mēs varam panīties. Bet pa šitu... Pa šito es šaubos. Kad šī ir kaut kāda garāža. Cesā. Snowdog balkon. Jā. Tagad viss piedzīvojums sākās. Iestājās nakts. Nihuja, kur jūs tur, bļaļ, ielīdās? Kā mēs šeit tiksim? Bezņem līdz tevar, viņš piecas. Jēziņš. Kas tur rakstīts? Izlasi, lūdzu. Ja Vīgals Seņivak ir tā, bļaļ, tas zilais valus. Jā? Bet tikai C2-0, tas kaut kāds man liekas joks. Nu es tavs. Pizdēs. Mor... Nu, tur baigi nelien, tur pizdēs ir. Tur, nobrtas ir. Nu jā, paskaties no malas, kā tu tas stūris izskatās. Tas stūris ir nobrucis. Zilais valus nākuris. Bet tam za Daņiem izpalniem Es tāpat arī tusēšu. Viņas slapis tev sūds. Tev izgaņā tev būs slapis. Īstenībā lieli dzīvokļi. Nu jā. Kur te ir istaba.
Tā atsevišķi arī kaut kāda virtuvīte bija. Bija virtuvīte, ķipa. Tur nav ko brīnum. Paskaties, kāda liela istaba. Pagaidi. Šitā ir maziņa istaba. Šitā bija vecāka istaba. Te, blēd, bērni mazliet tāpaši istaba. Tā būtu satana. Jā, vajadzēs pierakstīt pēc tam. Tak nobildami. Un jā, bet varēs pēc tam uzrunāt no robota ķīpa, kas pa zāli varētu būt. Kaut kāds galda atstāt. Bet jā, es domāju, kurš parastās. Kā redz no Latvijas laikiem. Hei! Bļot, tur kaut kāds caurums vai fuina caurums kaut kāds. Nu jā, ķipa kaut kāds caurums tur. Uz leju velk. Un mēs mūšu laiņu Man liekas. Jā, tā varētu būt. Nahuj, blēd, tolp. Toaletē mūsas, kaut kāds traģisks. Kaut kas, blēd, nopietās apdirstās. Nu jā. Kur te marga palika. Nolaudas ir. Kas nolaudas? Nolaudas, sienas nolaudas kaut ko divanām sūnām. Tās ir sūnas, tās tev krāsas. Tas ir ļoti šībaļi. Mēs meklējām ar ko sakurināt un kādu mocamo krēslu te atradām. Es nezinu, kas, blēd, kāda kuseta. Te ķipa kaut kas mīgs, te kaut kāds, nezinu, caurums ir. Nezinu, kas ir nozīmē. Nu ķipa krāsnas te ir bijusi. Es šitā it kā neesmu bijis, jā. Kas šitas varētu būt? Aha. Kas tas ir milzīgs? Ko tu atradi? Kaut kāds mūkambars mums arī izgrīz. Pasvidini te, kas te? Tagad nav tik traki augstā, tur varēja nomirt. Es ceru, ka nevajadzēs 7 stundas pistot kājām. Nu nē, tak transportiņi katru stundiņu. Tomēr tās mājas krūtākas bija. Tā zilāka ir pie ceļa. Viņa būtu nav zila, bet viņa tagad zila izskatās. Nu, jā, ir tā. Un tu paspirmies paskaties. Tā kā šitā izskatās no paša rīta. Nu, ir kaut kāda zila, tā ģipa no kirpiģiem, tāda vecmodīgāka nekā šitā. Tā māja izskatās tā, ka ģipa varētu, nezinu, kāds dzīvoto atjaunot un būtu zai bisīs. Kas? Māsīnas nepils nevienam būtībā nevajadzēja baigi. Bet viņa... Tagad īsi tādā kā nekurienē atrodamies, jo... Nu... Ja mēs nenostopēsim kaut kādu mašīnu, mums ir 7 stundas jāiet līdz Ventspilei, lai pēc tam uz Rīgu tiktu. Situācija nekādīgi nav uzlabojusies.
Neviens neņem mūs. Situācija jau sūdīgi. Mums ar kājām 3 stundas vēl jāiet līdz Ventspilī.